Kamēr karš ar Irānu un tās teroristu palīgspēkiem joprojām ir galvenais stāsts tuvajos austrumos, vēlāk šogad ebreju valsts rīkos vēlēšanas, kurās jautājums par tiesu reformu būs viens no galvenajiem. Ar 7. oktobra notikumu sekām un pašreizējām kaujām kā vissvarīgākajiem faktoriem, kas noteiks iznākumu. Tas nozīmē, ka izrēliešiem būs jāatbild uz galveno jautājumu. Vai viņu augstākā tiesa ir būtisks ebreju valsts pilsonisko brīvību un demokrātijas sargs? Vai arī tā ir nepakļāvīga un likumpārkāpēja institūcija, kas sagrābusi varu, neievērojot likuma varu un kuras mērķis ir kavēt demokrātiju un vēlētāju gribu? Šodien raidījumā Think Twice mēs dziļāk iedziļināsimies šajā jautājumā kopā ar pētnieku Jonatanu Grīnu. Nozīmīgas jaunās grāmatas Rogue Justice – tiesu pārākuma pieaugums Izrēlā autoru. Sveicināti un laipni lūgti raidījumā Think Twice. 2023. gads ebreju vēsturē galvenokārt paliks atmiņā Palestīnas arābu pastrādāto zvērību dēļ, kas notika 7. oktobrī. Taču 9 mēnešus pirms šīs tumšās dienas Izraēlas sabiedrība gandrīz tika sašķelta tiesu reformas diskusiju dēļ. Premjerministra Benjamina Netanjahu vadītās valdības priekšlikumi ierobežot Izraēlas tiesu varas pilnvaras nesastapa tik daudz pretestību, cik histēriju, jo liels skaits cilvēku izgāja ielās, lai izjauktu šo ieceri. Šī cīņa nostādīja valsts liberālo eliti un uzņēmējdarbības, izglītības, žurnālistikas un tiesību jomas pārstāvjus pret valdību un tās nacionalistiski un reliģiski noskaņotajiem atbalstītājiem. Netanjahu kritiķi apgalvoja, ka uz spēles bija Izraēlas demokrātijas liktenis. Jo tiesu reformas pretinieki apgalvoja, ka tikai augstākās tiesas nekontrolētā vara liedza tiem Izraēlas sabiedrības elementiem, kuri viņiem nepatika, pārņemt varu pār sekulārajiem un liberālajiem ebrejiem un izveidot autoritāru reliģisku valsti. Šie argumenti tika nolikti malā pēc 7. oktobra, jo vismaz lielākoties valsts apvienojās, lai cīnītos pret Hamas, Hezbollah un Irānu. Taču tuvojoties jaunajām vēlēšanām šoruden, izrēliešiem atkal nāksies risināt ne tikai jautājumus par tiesu varu, bet arī to, ko šie argumenti liecina par plaisām Izrēlas sabiedrībā un politikā. Un mums ir paveicies, ka šodien pie mums ir viens no visgudrākajiem šo jautājumu vērotājiem. Jonatans Grīns ir izrēliešu amerikāņu advokāts un Džordžtaunas Universitātes konstitūcijas centra pētnieks. Viņš bija Jeruzālemē bāzētā Izraēlas tiesību un brīvības fóruma līdzdibinātājs un direktors, un tagad ir šīs grupas vecākais padomnieks. Un viņš ir jaunās grāmatas Rogue Justice – tiesu pārākuma pieaugums Izrēlā autors. Jonatans Grīns, laipni lūdzam raidījumā Think Twice. Liels paldies, Jonatan! Liels paldies, ka atradi laiku pievienoties mums šodien. Pirms mēs iedziļināmies juridisko jautājumu argumentācijā, kas saistīti ar tiesu reformu, es vēlos sākt ar jautājumu, vai lielās debatas par šo jautājumu patiesībā nav tik daudz par tiesībām, cik par politiku un sabiedrību. Lai šī diskusija patiesībā ir par kultūru un par sekulāro liberāļu bailēm, ka viņi zaudē demogrāfisko karu reliģiskajiem izrēliešiem, un tāpēc viņiem ir jāizmanto veto tiesības pār demokrātiju, izmantojot vienīgo institūciju Izraēlas valdībā, kuru viņi joprojām kontrolē. Vai tas patiešām ir par konstitucionāliem jautājumiem, vai tomēr tas ir par šīm bailēm? Paldies, Jonatan! Es domāju, ka atbilde ir tāda, ka tas ir par abiem. Jo tas, ko mēs redzam, ir tas, ka liela sabiedrības daļa Izrēlā, īpaši tie, kas iebilst pret tiesu reformu vai atbalsta neticamo, nepārspējamo, nedemokrātisko Izrēlas augstākās tiesas varu, viņi izliekas, ka šī ir saruna par konstitucionālajām tiesībām vai par pašu likumu. Un šajā ziņā mums ir jāuzrunā viņus šajā līmenī. Un mums ir jāatbild uz argumentiem, kas tiek izteikti tiesību jomā un tiesību kontekstā. Un kad viņi saka, ka tas, ko Izraēlas augstākā tiesa dara, ir pieņemami vai saprātīgi, kad viņi saka, ka tiesu reforma nav pieņemama vai ir briesmīga vai ir demokrātijas gals, mums ir jāatbild viņiem šajā argumentācijas līmenī. Tajā pašā laikā, protams, ir daudzi, kuri ir godīgāki vai atklātāki. Un viņi saka,
Patiesībā tas nemaz nav par likumu, tas nav par demokrātiju, valdību vai tiesu. Tas ir tikai par kontroli, par to, lai mums būtu vara un lai mēs apturētu demokrātiskā procesa rezultātus, jo mums nepatīk tā iznākums. Pēdējais, ko es piebildīšu, ir tas, ka pat ja mēs noliekam malā visas kultūras jautājumus, un es savā grāmatā uzsveru, ka daudz nerunāju par to, kāpēc, bet vairāk runāju par to, kas un kā, bet ja mēs noliekam malā kultūras, sabiedriskos un politiskos jautājumus, jebkurš rietumu lasītājs, lasot šo grāmatu, sapratīs, cik nepieņemami, cik neizturami, cik nepamatot ir šie Izraēlas tiesu sistēmas elementi. Cik patiesi briesmīgs un nepieņemams ir bijušas Izraēlas augstākās tiesas darbības. Un es domāju, grāmatas galvenā doma ir nolieciet malā visus savus aizspriedumus, nolieciet malā visu politiku. Vienkārši paskatieties uz likumu un demokrātiju, un jūs ļoti ātri sapratīsiet, ka tas, kas notiek Izraēlā, noteikti ir jāmaina, un tas ir jāmaina radikāli. Paldies, ka klausījāties Think Twice. Neatkarīgi no tā, vai klausāties mūs kādā no podcastu platformām, vai skatāties mūs tiešraidē Facebook, X vai JNS YouTube kanālā, lūdzu atzīmējiet patīk un vai abonējiet JNS, nospiediet zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus un atstājiet mums labas atsauksmes. Tāpat papildus Think Twice ir arī Jonathan Tobin Daily podcasts, kurā es dalos ar jums ar jaunākajām ziņām un analīzi par nozīmīgākajiem jautājumiem, ar kuriem mēs šodien saskaramies. Jūs varat atrast ikdienas raidījumu ar nosaukumu Jonathan Tobin Daily, JNS kanālā, jebkur, kur klausāties podkastus. Un tagad atgriežamies pie šodienas programmas. Es domāju, ka jautājums, ar kuru vēlos sākt iedziļinoties šajos argumentos, ir šāds. Vai kaut kur citur pastāv kāda līdzība? Vai kāda augstākā tiesa, kāda tiesu vara citur pasaulē ir ieguvusi tādu varu, kādu Izraēlas tiesu vara ir ieguvusi sev? Es zinu, ka, kad esmu šo jautājumu apspriedis ar dažiem amerikāņu tiesību zinātniekiem, kuri par to daudz nezināja, es zinu profesoru Jonathanu Tērli, kurš vislabāk pazīstams kā autors, un viņš ir arī tiesību profesors, bet vislabāk pazīstams kā juridiskais analītiķis Fox News. Un viņš man teica, ka, kad šis jautājums pirmo reizi parādījās, viņš pieņēma, ka nostāsies Izraēlas augstākās tiesas un tiesu varas pusē pret cilvēkiem, kuri mēģina ierobežot tiesnešus. Tātad viņa tieksme vienmēr bija atbalstīt to, ko viņš uzskatīja par tiesiskumu un neatkarīgu tiesu varu. Un tad viņš beidzot uzzināja, ko iepriekš nezināja, kāda vara patiesībā ir Izraēlas augstākajai tiesai, un viņš nonāca pretējā pusē. Viņš piekrita tiesu reformas atbalstītājiem, vai vēl kaut kur pasaulē ir augstākā tiesa, kas būtu līdzīga tai, kāda ir Izraēlā. Jonathan, tas ir ļoti labs novērojums. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo patiesībā nekur pasaulē nav nekā tāda, kas līdzinātos tam, kas mums ir Izraēlā. Un mēs redzam, ka, kad jūs jautājat dažiem no tiesu pārākumu atbalstītājiem Izraēlā, pareizāk sakot, tiem, kas atbalsta tiesu, vai protestētājiem protestu kustībām, jūs viņiem sakat, kāpēc mēs nepieņemam nevienu mehānismu, nevienu konstitucionālo sistēmu no jebkuras citas valsts pasaulē. Mēs to varam pārņemt pilnībā. Mēs varam pārņemt visu sistēmu. Nosauciet kaut vienu, kas jums būtu pieņemama. Un viņi nebūs gatavi vai arī nespēs nosaukt nevienu. Un iemesls ir tāds, ka neviena valsts pasaulē nepiešķir savām tiesām tādu nedemokrātisku un neatskaitāmu varu, kādu šodien ir Izraēlas augstākajai tiesai un tās pilnvarotajiem. Tātad objektīvā līmenī nav nekā, kas pat attālināti līdzinātos tai varai, kādu ir iegūsi Izraēlas augstākā tiesa. Un es domāju, ka ir vērts minēt dažus piemērus, bet pirms es pie tiem ķeros, es vienkārši pateikšu. Šī ir tik svarīga daļa no tā, kāpēc es uzrakstīju šo grāmatu. Tādā ziņā, ka liela daļa šīs sarunas un šīs diskusijas tiek uzturēta un vadīta saukļu, vispārinājumu, virsrakstu līmenī. Un cilvēkiem patiesībā nav izpratnes par to, par ko tas viss ir. Un es daslogu, ka ir ļoti vilinoši salīdzināt situāciju Izraēlā un pieņemt, ka tā kaut kādā veidā ir saistīta vai līdzīga jūsu pašu pazīstamajām tiesību sistēmām, sarunām un domstarpībām un tā tālāk. Un tas, ko mēs redzam, ir tas, ka velns slēpjas detaļās, vai kā mēs sakam Izraēlā, Dievs slēpjas detaļās. Tas nozīmē, ka jā, protams, augstā vispārinājuma līmenī pastāv visdažādākie viedokļi par šo jautājumu. Un man jāsaka, dažkārt ir vilinoši to uztvert kā līdzīgu citiem autoritāriem centieniem citur pasaulē, kur, kā zināms, viena no pirmajiem autoritāro režīmu soļiem
ir tiesu varas demontāža, individuālo tiesību un brīvību aizsardzības vājināšana, demokrātiskā procesa aizsardzības vājināšana un tā tālāk. Bet tiklīdz jūs ieskatāties detaļās, tiklīdz jūs to izpētat pat nedaudz, pat virspusējā līmenī, jūs uzreiz saprotat, ka tas nemaz nav tam līdzīgs. Ka lielākais drauds Izraēlas demokrātijai, lielākā problēma ar Izraēlas demokrātiju un tiesiskumu ir pati Izraēlas augstākā tiesa, tās sabiedrotie un tās ietekmes aģenti. Vai jūs varat sniegt mums dažus piemērus, kā Izraēlas augstākā tiesa salīdzināma ar citām tiesām? Pilnīgi noteikti, un daudzos aspektos tas ir tik vienkārši, jo saraksts ir ļoti garš un piemēri ir tik uzkrītoši. Ļaujiet man, tā uzreiz prātā nāk, sniegt jums dažus vienkāršus piemērus. Viens piemērs ir tas, ka Izraēlas augstākā tiesa ir atcēlusi pašus tiesības prasības celšanu un tiesājumības jēdzienus. Tātad pati ideja, ka vienīgie cilvēki, kuri var prasīt tiesas aizsardzību, ir tie, kuriem ir kāda individuāla sūdzība pret valdību, vai ne? Tikai tad, ja valdība tev ir nodarījusi kaitējumu, tikai tad, ja tev ir konkrēts individuāls strīds, tu vari nākt un prasīt, lai tiesa izskata šo strīdu starp tevi un valdību. Izrēlā tas tā nemaz nav. Un tiesa ir nolēmusi, ka pilnīgi jebkurš var iesniegt pieteikumu Izraēlas augstākajā tiesā. To sauc par sabiedrības interešu pieteicēju. Būtībā, lai iebilstu pret jebkuru valdības rīcību. Tātad tiesības celt prasību, kas ir viens no pašiem būtiskākajiem tradicionālajiem šķēršļiem tiesu varai pasaulē, ir pilnībā atmesta Izraēlas augstākajā tiesā. Vēl viens nozīmīgs piemērs vai saistīts piemērs ir tiesājamība, kas ir uzskats, ka daži jautājumi ir ārpus tiesas kompetences. Un Izraēlas augstākā tiesa ir nolēmusi, ka nav neviena iedomājama jautājuma. Nav neviena iedomājama valdības rīcības veida, kas būtu ārpus tiesas pilnvarām un kas būtu ārpus tiesas tiesībām pārskatīt, izvērtēt un, protams, atcelt vai anulēt un tā tālāk. Un tas ir būtiski, jo visas pasaules tiesas darbojās ar pieņēmumu, ka ne katrs valdības un politikas jautājums ir tiesiski atrisināms jautājums. Vai tas ir jautājums, kas piederas tiesām, vai ka to vispār var apsvērt juridiskos terminos? Atmetot tos uz brīdi malā, es došu vēl divus patiešām lielus piemērus, kuri, manuprāt, palīdzēs to saprast. Viens no tiem ir saprātīguma doktrīna. Un šī ir doktrīna, jeb pārskatīšanas standarts, ko Izraēlas augstākā tiesa izgudroja 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. Un tā nosaka, ka tā izvērtēs katru valdības lēmumu un politiku pēc būtības. Un tas būtībā nozīmē, ka izmantojot visdažādākos juridiskos terminus, tiesa vienkārši izlems, vai mēs, tiesneši, piekrītam vai nepiekrītam konkrētam izpildvaras politikas lēmumam. Un tad mēs to atcelsim. Pašas tiesas vārdiem sakot, viņi teica, ka jautās, vai valdība pareizi izvērtēja konkurējošos faktorus un apsvērumus. Pareizi izvērtēja konkurējošos faktorus un apsvērumus. Tas, protams, ir pats valdīšanas būtība, un tas vienkārši jautā, vai mēs piekrītam galīgajam rezultātam, vai mēs uzskatām, ka galīgais rezultāts ir pamatots, vai valdība rīkojās pareizi. Un šī doktrīna, ja jūs to uz mirkli apvienojat, padomājiet par tiesībām celt prasību un tiesājamību, par ko es runāju iepriekš. Tātad, jebkura persona var iesniegt lūgumu augstākajai tiesai apstrīdēt jebkuru valdības rīcību uz jebkāda iedomājama pamata. Jums nav jābūt nekādiem juridiskiem pamatiem. Un rezultāts ir bijis tāds, ka tiesa ir iejaukusies ikvienā iedomājamā valdības izpildvaras darbībā, ko vien jūs varat iedomāties. Un ļoti labs piemērs visam šim, manuprāt, kas labi visu sasaista kopā, ir izpildvaras iecelšanas amatos. Un es domāju, ka tas patiešām būs labs piemērs cilvēkiem, kas klausās citās jurisdikcijās, jo tas ir kaut kas tāds, kas nekur citur pasaulē nenotiek. Izraēlas augstākā tiesa regulāri pārskata tā saukto derīgumu, jeb katra augsta līmeņa iecelšanas lēmuma tiesisko saprātīgumu visā izpildvarā līdz pat ministru kabineta locekļiem, valdības departamentu un ministriju vadītājiem. Tātad, ja jūs varat iedomāties, ka ASV prezidents vai Kanādas premjerministrs ieceļ finanšu ministru vai ārlietu ministru, un tad iejaucas augstākā tiesa. To iesniedz persona, kurai nav personiska tiesiska aizskāruma. Tas nozīmē, ka to iesniedz nejauši, bezpeļņas NVO vai kāds individuāls pilsonis, pamatojoties tikai uz to, ka viņi vienkārši nepiekrīt. Uzskata, ka tā ir nepārdomāta ideja. Un tad tiesa iejaucas šajā kabineta iecelšanas lēmumā un saka, mēs uzskatām, ka jūsu iecelšana ir nesaprātīga, nevis nelikumīga. Tas nepārkāp nevienu likumu vai stingrus noteikumus, vai ne? Atmetot to malā. Tas vienkārši ir nesaprātīgi un tāpēc spēkā neesoši. Un Izraēlas augstākā tiesa to ir darījusi attiecībā uz ministriem. Tā to ir darījusi attiecībā uz katru augstākā līmeņa izpildvaras iecelšanu, ko vien varat iedomāties.
Tātad militārā štābu priekšnieks, Nacionālās policijas priekšnieks, Izraēlas galveno spiegošanas un izlūkošanas organizāciju vadītāji, kā arī citi augsta līmeņa iecelšanas amati visā Izraēlas valsts pārvaldē. Un tieši šonedēļ Izraēlas augstākā tiesa beidzot pieņēma lēmumu par to, vai atļaut iecelt Izraēlas Mossad vadītāju Ronenu Gafmanu, kurš vienkārši nebija nekādu iedomājumu juridiski iebildumu pret viņu iecelšanu. Un tomēr tiesa ievilka šo procesu, līdz beidzot it kā apstiprināja šo iecelšanu. Un tikpat labi tā varēja arī anulēt šo pašu iecelšanu. Pēdējais piemērs, ko es došu, un es ceru, ka jautājums par iecelšanu to labi ilustrē, tiesājamība, tiesības celt prasību, saprātīguma doktrīna. Un tas ir tikai neliels ieskats dažos no šiem jautājumiem. Bet pēdējais jautājums, par kuru es zinu, ka daudzi mūsu auditorijā ir ieinteresēti, ir konstitucionālie jautājumi. Un esmu pārliecināts, ka mēs varam to apspriest sīkāk. Tāpēc es pateikšu to tikai vienā teikumā. Izraēlas augstākā tiesa veic likumu konstitucionalitātes kontroli. Tā atceļ primāros likumus bez rakstītas konstitūcijas. Bez konstitūcijas ierastajā izpratnē, kā mēs šo terminu saprotam un kā esam ar to pazīstami. Vienkārši nav nekā tāda pasaulē. Ir valstis, kurās tiesas atceļ likumus pamatojoties uz rakstītu konstitūciju ierastajā izpratnē. Ir valstis, kurās nav likuma konstitucionalitātes kontrolas, kurās tiesas neatceļ likumus. Tas ietver arī tādas attīstītas valstis kā apvienotā karaliste, Jaunzēlande, Nīderlande vai Šveice, vai ne? Tā ir pieņemama demokrātijas forma. Bet pasaulē ir tikai viena valsts, tikai viena, kurā augstākā tiesa var atcelt likumīgi pieņemtus likumus, ko pieņēmusi ievēlēta un atbildīga parlaments bez jebkāda konstitucionāla pamata, bez jebkā, kas līdzinātos rakstītai konstitūcijai ierastajā izpratnē. Tās ir tikai dažas piemēri, lai parādītu, cik ļoti Izraēla atšķirās no jebkā, kas ir pazīstams rietumu pasaulē. Jā, es domāju, ka jūs uzbūrāt ļoti skaidru ainu, un es noteikti vēlētos vēlāk sīkāk apspriest dažus no šiem jēdzieniem. Bet jūs uzbūrāt ainu par tiesu sistēmu un augstāko tiesu, kas būtībā ir neievēlēta valdība. Tā pārņem varu pār ievēlētajiem Izraēlas valsts līderiem. Un tomēr tiesu reformas pretinieki savus argumentus formulē kā cīņu par demokrātiju, lai gan loģiski skatoties, viņi vēlas ierobežot vēlētāju varu ar nedemokrātiskas institūcijas, tiesu varas palīdzību. Un, lai saprastu šo diskusiju, mums, manuprāt, ir jāatgriežas 80. un 90. gados, kad bijušais augstākās tiesas tiesnesis Aharons Baraks un viņa sekotāji izdomāja paplašināt Izraēlas augstākās tiesas pilnvaras, jo šāda sistēma nebija darbojusi Izraēlas pirmajos 40 pastāvēšanas gados. Noteikti, piemēram, Deivids Ben-Gurions nekad nebūtu iedomājies, ka viņa laikā augstākā tiesa mēģinātu viņam norādīt, ko iecelt dažādos amatos vai kā vadīt Izraēlas valdību. Tātad, kā Baraks un šie cilvēki, kurus, manuprāt, jūs pareizi saucat par tiesu varas pārākuma piekritējiem, izdevās sagrābt tik lielu varu? Pilnīgi pareizi, Jonathan, un es domāju, ka jūs pareizi norādāt, un tas ir svarīgs aspekts, kas jāņem vērā, ka tā nebija vienmēr, un ka Izraēlas augstākā tiesa nevienmēr bija tāda. 1948, 1949, gadā, kad valsts tika dibināta, un līdz 80. gadu vidum, 90. gadu sākumam, kad Baraka pārākuma tiesa pārņēma kontroli, Izraēlai bija izteikti atturīga tiesa. Tā tiesa bija ļoti stingra, jāsaka. Izraēlas augstākā tiesa bija ļoti stingra. Daži pat varētu to saukt par aktīvistisku attiecībā uz valdības saukšanu pie atbildības, par to, lai valdība nepārkāptu likumu un nelietotu savu varu nelikumīgi. Tā bija ļoti nopietna un stingra tiesa, kad runa bija par individuālajām tiesībām un brīvībām, dažkārt pat atzīstot tās sauktās, neuzskaitītās tiesības, kas bija daļa no mūsu demokrātiskā rakstura, pat ja tās nebija likumā noteiktas tiesības. Tā bija tiesa, kas ļoti nopietni izturējās pret tiesību jautājumu izskatīšanu. Tā ļoti nopietni izturējās pret valdības saukšanu pie atbildības. Un tomēr tā bija atturīga tiesa tādā ziņā, ka tā pamatā cienīja demokrātisko tautas suverenitātes jēdzienu un demokrātisko varu, kas īstenojas caur ievēlētām pārstāvnieciskām institūcijām. Tā bija tiesa, kas cienīja likuma interpretāciju tādā nozīmē, ka tā atzina, likums ir likums. Un, ja valdība, likumdevējs un parlaments ir skaidri pauduši savu nodomu un vēlmi caur likumu, tad tas ir likums, kur tiesai ir jāievēro. Un pamatcīņa pret parlamentu pārākuma ideju.
pret faktu, ka Izrēlai nebija konstitūcijas. Un tāpēc tiesa atkal un atkal bija norādījusi, ka, protams, tai nav pilnvaru atcelt parlamentu pieņemts likums. Tātad jums ir pilnīga taisnība sakot, ka Izrēlai lielāko daļu savas vēstures, līdz pat 80. un 90. gadiem, bija tāda tiesa, ko varētu saukt par atturīgu vai demokrātisku tiesu. Un es saku jokojot, Jonathan, dažreiz mums vajadzētu uzspēlēt dzeršanas spēli. Katru reizi, kad pieminam Aharonu Baraku, mums vajadzētu pacelt tostu vai iedzert kādu šotiņu, bet to mēs atstāsim uz vēlāk. Jo viņš ir centrālā persona šajā drāmā. Tieši tā. Un es par to nedaudz sīkāk runāju savā grāmatā īpaši ievadā. Un es saku, ka apraksta Aharona Baraka ēnu, ko viņš met pār visu Izraēlas tiesību sistēmu un īpaši pār tiesvaras pārākumu. Nav šaubu, ka Aharons Baraks, tiesnesis Aharons Baraks, bija galvenais virzītājs spēks un arhitekts tam, kāda šodien ir Izraēlas augstākā tiesa un tiesu varas pārākums, kāda mēs to pazīstam. Tātad, kāpēc tas notika un kā tiesa ar to tika cauri? Tas, protams, ir viens no lielajiem jautājumiem. Un es domāju, jūs zinat, viena no lietām, uz ko jūs iespējams norādat un par ko jūs jau iepriekš teicāt dažus vārdus, ir tā, ka, protams, tas ir saistīts ar dziļām sabiedrības spriedzēm un būtiskām pārmaiņām politikā un demogrāfijā Izrēlā. Tas nav nekāds noslēpums, un uz to dažādas grupas bieži vien netieši norāda vai arī atzīst. Un, lai to pateiktu īsi, 1977. gadā Izraēlas labējās partijas, īpaši Likud, pirmo reizi Izraēlas vēsturē ieguva varu. Līdz tam laikam Izraēlas politika un valdība dominēja kreisie spēki, Izraēlas darba un strādnieku partija un tās dažādās variācijas. Un tāpēc tas bija būtisks pavērsiens Izraēlā. Daudzi Izraēlas eliti bija šokēti par domu, ka varētu būt labējā valdība un ka nemazgātajām masām, kas balso par labējiem politiķiem, būtu teikšana svarīgākajos Izraēlas dzīves jautājumos. Jā, ļauj man tikai apturēt tevi, ka tu izmanto izteicienu nemazgātās masas, kas ir veids, kā kultūras elite izrāda nicinājumu pret daļu vēlētāju. Bet tas daļēji bija saistīts arī ar atšķirībām starp aškenāziem un mizrahiem. Cilvēki, kuri nebija nākuši no Eiropas, bet kuri, kā zināms, tika plaši diskriminēti Izraēlas agrīnajos vēstures gados, un kuri balsoja par politisko labo spārnu, nevis par tradicionālajiem kreisajiem spēkiem. Pilnīgi pareizi, lai gan tas ir patiešām interesanti, jā, pilnīgi noteikti. Liela daļa no tā ir mizrahi ebreji, pieaugošā politiskā un demogrāfiskā vara. Tātad ebreji ar tuvo austrumu vai Ziemeļa Āfrikas izcelsmi, reliģiozie ebreji vai ebreji, kuri ir tradicionālāki attiecībā uz reliģisko praksi, identitāti vai piederību. Neobligāti ortodoksāli, noteikti neobligāti ultraortodoksāli, bet daudz ebreji, kuri vienkārši ir vairāk noskaņoti atbalstīt ebreju mantojumu un tradīcijas. Un jūs varētu tur iekļaut arī dažus citus ideoloģiskus elementus, piemēram, izteiktāku nacionālu skatījumu uz Izraēlas raksturu un identitāti. Izteiktāku. Pārliecinātāku skatījumu par Izraēlas vietu rietumkrastā, jeb Jūdejā un Samarijā, kā arī Gazā un tā tālāk. Tik daudz būtisku atšķirību, bet pilnīgi noteikti īpaši šī galvenā demogrāfiskā atšķirība ar pieaugošajām politiskajām varām 70. gadu beigās. Un tas noveda pie tā, un daudzi var redzēt, ka viens no nozīmīgākajiem domātājiem, viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem, kas ir izteicis šo viedokli, ir profesors Menahems Melcers. Viņš bija Telavīvas juridiskās skolas dekāns, Izraēlas balvas laureāts, kas ir augstākais civilais apbalvojums Izraēlā. Un šis cilvēks ir radikāli kreisi noskaņots savā pasaules uzskatā un ideoloģijā. Es to nesaku nicinoši, viņš pats sevi tieši tā arī raksturot, un vienmēr ir bijis aktīvs šajās ideoloģiskajās aprindās. Un gadu gaitā viņš ir kļuvis par vienu no asākajiem tiesas kritiķiem. Un 80. un 90. gados viņš bija viens no pirmajiem, kas aprakstīja varas pārbīdi tiesu sistēmā un sasaistīja šo pārbīdi ar demogrāfiskajām un politiskajām pārmaiņām. Un viņš, manuprāt, ļoti precīzi norādīja, ka šī politiskās varas maiņa nozīmē, ka Izraēlas aškenazu sekulārās elites bija apņēmības pilnas saglabāt noteiktus de facto varas centrus, kas bija izolēti un pasargāti no reālajiem, atbildīgajiem, demokrātiskiem varas mehānismiem. Ir frāze, kas man patīk no Lorda Jonathana Sumptiona, kurš ir apvienotās karalistes augstākās tiesas tiesnesis. Viņš to sauc par varas svirām, vai ne? Cik daudz šķēršļu ir starp pašiem vēlētājiem, cilvēkiem un varas svirām.
tiem mehānismiem, ar kuriem tiek īstenota reālā valdība. Un, protams, 70. gada beigās un 80. gada sākumā Izraēlas politiskā kreisā spārna pārstāvji un ar tiem saistītās Aškenāzu sekulārās elites bija apņēmības pilnas uzcelt šos šķēršus starp cilvēkiem. Un varas svirāni. Un Izraēlas augstākā tiesa bija viens no lielākajiem, un iespējams arī šodien ir pats lielākais šāds šķērslis. Jā, tā tad es atgriežos pie sava jautājuma. Kā viņiem tas izdevās? Es domāju, es nevaru iedomāties augstāko tiesu, piemēram, 50. gados. Vai ziniet, darot to un paziņojot, kā Baraks darīja, apgalvojot tiesu varu. Un premjerministrs Bens Gurjons, ļaujot viņam ar to tikt cauri, ziniet, tas, manuprāt, būtu apturēts jau pašā sākumā, kaut kādā veidā. Kāpēc demokrātiski ievēlētā Knesete ļāva sevi šādi neutralizēt un praktiski bez jebkādas pretestības? Tas ir tik labs jautājums, un es domāju, ka ir tik daudz labu atbilžu. Nav tā, ka nav labu atbilžu, vienkārši ir tik daudz labu atbilžu. Ļaujiet man mēģināt nosaukt dažas. Mana pirmā atbilde, kas īsti nav godīga atbilde, bet es domāju, ka ir vērts to pateikt, ir tāda, ka zināmā mērā tam nav nozīmes. Un ar to es domāju, ka es vēlos, lai jūs izlasītu manu grāmatu, jo es gribu, lai jūs saprastu, cik slikta ir situācija, kā mēs līdz tam nonācām, kā mēs to pieļāvām un kāpēc Izraēlas Knesets vai vēlētāji bija tik vienaldzīgi vai pat nolaidīgi ļaujot tam notikt. Labi, es domāju, mēs varam analizēt, kā tas notika līdz nelabumam. Bet patiesībā svarīgākais, vai manuprāt pats svarīgākais, ir saprast, kur mēs esam tagad. Ne tikai to, kā mēs līdz tam nonācām, un saprast, cik slikta ir situācija un cik ļoti tā ir jāmaina. Tomēr tā nav īsta atbilde uz jūsu jautājumu. Ļaujiet man sniegt dažas atbildes. Viena no tām ir pašas Izraēlas valdības apjukusī un haotiskā daba. Izraēlas valdības vienmēr ir koalīcijas valdības. Tās ir bēdīgi slavens ar savu nestabilitāti. Vidējās Izraēlas valdības derīguma termiņš ir aptuveni 2 gadi, līdz tā sabrūk. Un kaut kas Izraēlas valdības konstitucionālajā kārtībā, kaut kas Izraēlas valdības institucionālajā struktūrā dara to ļoti vāji sagatavot, lai stātos pretī, risinātu un pienācīgi apspriestu šos jautājumus. Un domāt par to, un tad risināt šāda veida varas sagrābšanu no tiesu varas puses. Tātad, no strukturālā ietvara viedokļa, Izraēlas valdība vienmēr ir bijusi izteikti vājā pozīcijā, un daudzi saka, ka tā to apzinās. Un es jums došu tikai vienu piemēru. 90. gada sākumā Izraēlas augstākā tiesa piespieda premjerministru Jicaku Rabinu, kurš bija kreisā spārna leiboristu premjerministrs kreisajā koalīcijā. Viņi piespieda viņu atlaist 2 ministru kabineta locekļus bez jebkāda juridiska pamata, un to sauc par slaveno Derija doktrīnu. Kad tiesa tā rīkojās, Rabins gandrīz nemaz nepretojās. Un ziniet, Jicaks Rabins daudzējādā ziņā patiešām bija daļa no tās augtās vecās Izraēlas kreisā spārna elites. Protams, viņš tika traģiski nogalināts un noslapkavots 1995. gadā. Un viņš nebija nekāds vājais. Viņš bija ļoti nopietns cilvēks, un viņam bija milzīgs atbalsts un ietekme Izraēlas politiskajās aprindās. Un tomēr viņš nebija gatavs stāties pretī tiesai šajā skandalozajā jautājumā, kur tiesa vienkārši lika viņam atlaist savus ministrus bez jebkāda juridiska pamata. Un viens no šī iemesla skaidrojumiem, ko var ļoti skaidri redzēt, ir viņa nespēja savu koalīcijas, jeb valdības partneru dēļ pat atrast laiku, lai padomātu un saprastu, kas īsti notiek. Tā ir viena atbilde uz šo jautājumu. Vēl viena ļoti svarīga atbildes daļa, kas, manuprāt, Izraēlas tiesas pārākuma piekritējiem īsti nepatīk, bet es domāju, ka tā ir daļa no atbildes, jeb tā, ka Izraēlas politiskā elite un vēlētāji gadu gaitā patiesībā bija ārkārtīgi atturīgi. Un viņiem bija milzīga cieņa, viņiem agrāk bija milzīga cieņa pret Izraēlas augstāko tiesu kā institūciju. Un šīs cieņas dēļ viņi centās atturēties no daudz stingrākiem pasākumiem pret Izraēlas augstāko tiesu. Un viņi darīja visu, kas bija viņu spēkos, lai mēģinātu mainīt Izraēlas augstākās tiesas virzienu, neiesaistoties atklātā cīņā, nepadarot to par pilnīgu karu, nemēģinot būtiski mainīt varas līdzsvaru. Tāpēc viņi mēģināja iecelt tiesnešus, kuri bija labvēlīgāki viņu uzskatiem, bet augstākā tiesa to bloķēja. Viņi mēģināja pieņemt skaidrākus likumus, kas mainīja dažus augstākās tiesas lēmumus. Augstākā tiesa tos ignorēja vai it kā interpretēja tā, ka tie nozīmē pilnīgi pretējo tam, kas bija rakstīts.
Tāpēc es domāju, ka viens no skaidrojumiem, kas cilvēkiem nepatīk, ir šāds. Izraels politiskā klase un īpaši, protams, labējie, kā arī Izraels vēlētāji pēdējo 3 vai 4 desmitgažu laikā izrādīja ārkārtēju atturību. Līdz viņi nonāca līdz lūzuma punktam, kad viņiem vairs nebija izvēles, kā tikai risināt šo jautājumu ar agresīvākiem un tiešākiem pasākumiem. Ļoti agresīvi ierobežojot augstākās tiesas varu, un tas vairāk atspoguļojās 2023. gada reformu priekšlikumos. Pirms turpinām, es vēl pateikšu 2 lietas par šī iemesliem. Viena lieta ir saistīta ar šo, un tā ir tāda kā tumšā, ļaunā puse visam šim, par ko es grāmatā runāju daudz sīkāk. Izraels politiķi un augsta līmeņa Izraels amatpersonas, ne tikai politiķi, bet arī izpildvaras pārstāvi un pat cilvēki ārpus valdības, patiesībā baidās. Baidās kļūt par de facto politiskajiem disidentiem. Un iemesls, kāpēc es to saku, ir tāds, ka Izraels augstākā tiesa ir pārvērtusi Izraels tiesību sargājošās iestādes un krimināla tiesību sistēmu par ieročiem. Lai iebiedētu politiķus un atturētu potenciālos pretiniekus Izraels tiesu varai un Izraels augstākās tiesas varai. Un tas nav nekāda sazvērstības teorija. Es domāju, ka tas ir ļoti pārliecinoši parādīts visā grāmatā. Par to atklāti tiek runāts daudzos Izraels sabiedrības lokos. Un, lai jums dotu priekšstatu par to, lielākais piemērs tam, atgriežoties pie Jicaka Rabina 1993. gadā, ir tas, kad tiesa uzsāka savu Derija doktrīnu. Un Derija doktrīna vienkārši nozīmē to, ka jebkurš krimināla lietu prokurors faktiski var atcelt no amata esošu valdības ministru, vai augsta līmeņa izpildvaras amatpersonu, vai jebkuru citu. Jo tiesa nolēma, ka ja pret jums ir uzsākta krimināla izmeklēšana vai izvirzīta krimināla apsūdzība, tad šī persona ir jāatbrīvo no amata, vai arī viņai ir jāpiespiež atkāpties. Un tas, ko tas izdarīja, bija tas, ka de facto atcelšanas no amata pilnvaras tika nodotas tiesām un krimināla procesa prokuroriem, kuri pilda tiesas gribu. Un šī briesmīgā vara, kas būtu nepieņemama gandrīz jebkurā demokrātiskā valstī pasaulē, ir tikusi ļaunprātīgi izmantota ar milzīgām postošām sekām gan tiesību sargājošo iestāžu, gan dažādu tiesas vārdā darbojošos personu rokās. Un ir garš saraksts ar tiesas pretiniekiem un cilvēkiem, kuri kritizēja Izraēlas augstāko tiesu, kuri zaudēja savus darbus. Vai daudz sliktāk, kuri patiesi tika ierauti viltotos, nepamatotos krimināla procesos, kas būtībā izbeidza viņa politiskās karjeras. Dažkārt, protams, pat vēl sliktāk. Tā ir tumša, ļaunāka tiesas varas īstenošanas puse, kā tiesa izmanto savu institucionālo varu pār citiem varas atzariem. Un atkal, tas ir patiešām svarīgs punkts, ko es tiešām vēlos, lai jūs ņemtu vērā. Tā nav tikai mana personīgā viedoklis. Šeit nav runa par to, ka Jonathans Grīns izplata sazvērstības teorijas. Viss, ko es aprakstu, ir ļoti detalizēti pamatots grāmatā. Ne tikai ar pašiem faktiem un stāstiem un tā tālāk, bet arī ar to, kā tas viss ir izklāstīts. Un to apgalvo vadošie Izraēlas juristi, tiesību profesori, tiesneši, un tieši viņi to saka. Un tas nav tikai izraēliešu amerikāņu advokāts Jonathans Grīns. Pēdējais iemesls, ko es ļoti īsi minēšu, un tas ir kaut kas, ko amerikāņi īsti nenovērtē un cilvēki ārpus Izraēlas nenovērtē. Godīgi sakot, arī izraēlieši to nenovērtē. Cik ļoti Izraēla ir izolēta un atdalīta no citām demokrātiskām valstīm. Un fakts ir tāds, ka lielākā daļa cilvēku rietumos un lielākā daļa cilvēku demokrātiskās valstīs vispār nezin, kas notiek Izraēlā. Un lielākajai daļai izraēliešu nav ne jausmas, kas notiek lielākajā daļā demokrātisko valstu, jo lielākajai daļai demokrātisko valstu pasaulē, un īpaši rietumu demokrātijām, ir līdzvērtīgas valstis. Tām ir radniecīgas valstis, ar kurām tās viegli, regulāri un ierasti apmainās ar idejām un informāciju, vai ne? Un tas var būt saistīts ar valodu, vai teritoriju, ar geogrāfiju, vai ar kultūru un etnisko piedarību. Bet viena no šīm trim, un bieži vien vairāk nekā viena. Katrai rietumu valstī pasaulē ir citas valstis, ar kurām tās regulāri sadarbojas sociālā, sabiedriskā, demogrāfiskā līmenī. Izraēlai nav nevienas no tādām. Tāpēc, kad man reiz kāds jautāja, vai izraēlieši tiešām dod priekšroku tiesnešu varai pār demokrātiju, mana atbilde bija, daudzi izraēlieši nemaz nezin, ka pastāv atšķirība. Un daudz izraēlieši, īpaši tiesību skolā un augstākajos valdības līmeņos, īpaši kreisajā spārnā, ir mācīti ticēt, ka demokrātija patiesi nozīmē Platona aizbildniecību. Tas patiesi nozīmē filozofu valdniekus, kuri var uzspiest savus ideoloģiskos uzskatus un vērtības pārējai sabiedrībai, neatkarīgi no vēlētāja gribas, neatkarīgi no demokrātiskā procesa, neatkarīgi no likuma.
Ir daudzi, kas patiesi tam tic un neko citu nezina. Divi no galvenajiem Anglijas vispārējo tiesību un noteikti arī Amerikas tiesību principiem, kā jūs jau minējāt, ir tiesiskā interese un tiesu kompetence, kas ierobežo iespēju celt prasības un tiesnešiem iejaukties dažādos strīdos. Tomēr Izraēlas augstākās tiesas tiesneši neuzskata, ka šie principi attiecas uz viņu darbu. Jūs jau esat zināmā mērā izskaidrojis, kas ir šie principi un kāpēc tie pašlaik neatiecas uz Izraēlas augstāko tiesu. Bet kā tiesnesis Baraks, jūs zinat, izvilka šo ideju šķietami no zila gaisa, domu par tiesu, kura ir tiesības iejaukties jebkurā jautājumā. Es domāju uzraudzīt katru valdības aspektu un bez jebkādiem ierobežojumiem. Kāpēc viņš to darīja? Kāpēc viņš? Jūs zinat, es domāju, mēs par to jau esam runājuši, esam to aizskāruši. Vai tas bija saistīts ar politiku, Izraēlas sabiedrības mainīgo noskaņu, bet no kurienes tas viss radās? Ideja, ka tiesa varētu vienkārši pārbraukt pāri visam, es domāju, tas kaut kā izklausās pēc karaļa varas viduslaiku monarhijā. Tur nebija nekāda ierobežojuma karaļa varai, jūs zināt, viņš varēja darīt, ko vien vēlējās. Kā saka vecais franču teiciens, c'est le vouloir de roi, c'est le vouloir de loi. Jūs zinat, karaļa griba ir likuma griba. Pareizi. Kā Izraēlas augstākā tiesa kļuva par Izraēlas karali? Pareizi, tas ir lietās, vai kā nu to sauc. Vai ne? Vai arī valsts, esmu es. Jā, tas ir lielisks jautājums. Es domāju, ka iespējams ir dažādas konkurējošas atbildes, bet es īsi pateikšu dažas lietas. Pirmkārt, Ahārons Baraks pats bija un ir izcils jurists. Jā. Viņš joprojām ir dzīvs. Mēs nevaram runāt par viņu pagātnes formā. Es nezinu, vai viņš bija izcils. Es nezinu, vai viņš joprojām ir izcils, bet tajā laikā viņu noteikti uzskatīja, un es jokoju, protams, viņš joprojām ir izcils tiesību zinātnieks, daudzējādā ziņā pat tiesību brīnumbērns, un es domāju, ka neviens viņam to nevar atņemt. Viņam bija arī vēl divas svarīgas īpašības, kas bija izšķirošas tajā, kā viņš to paveica. Viena no tām bija izcila harizma un personīgā spēja veidot un uzturēt attiecības ar daudziem saviem pretiniekiem – intelektuālajiem, politiskajiem, ideoloģiskajiem un tā tālāk. Un trešā ir sava veida politiskā atjautība. Un daudz par to runā, un atkal, tas nav sazvērstības teorija. Par to runā daudz cilvēku, tostarp Baraka atbalstītāji. Daudz runā par Baraka tā saukto stratēģisko tiesu un par to, cik izsmalcināti Ahārons Baraks un viņa sabiedrotie virzīja savas reformas un izmaiņas Izraēlas tiesu varā. Nav šaubu, ka pirmkārt, lai atbalstītu to, ko viņš darīja, Baraks izmantoja šos neticamos juridiskos argumentus, ar kuriem bija ļoti grūti cīnīties. Lielākajai daļai viņa pretinieku, vai tie būtu politiski vai tiesu jomā, vienkārši nebija ne instrumentu, ne juridisko zināšanu, ne laika, ne spēju, lai ar tiem nopietni cīnītos. Un līdz brīdim, kad kāds saprata, kas notiek, lai kad šāda veida intelektuālie argumenti pret to bija pienācīgi izkristalizējušies un iegūši spēku, tas jau bija izšķirts. Un vilciens jau bija aizgājis. Bet papildus tam, Ahārons Baraks un viņa tiesa īstenoja savas reformas Izraēlas tiesu varā ļoti pakāpeniski un soli pa solim. Un šajā ziņā viņi to paveic arī ļoti gudri un strateģiski. Tātad, piemēram, bieži vien viņi paplašināja kādu doktrīnu vai kādu tiesas varas elementu. Bet viņi to darīja atsevišķās domās, vai arī Hauenbās to darīja atsevišķās domās, vai arī darīja to tā sauktajos sprieduma blakus apsvērumos, kas nozīmē to sprieduma daļu, kas patiesībā nav neatņemama sprieduma sastāvdaļa. Tas ir par tādu kā juridiskā pamatojuma fonu, par teorijām, kas ir aiz tā, ko dara tiesa. Tā nav galvenā daļa no faktiskā saistošā lēmuma. Bet ar spriedumu blakus apsvērumiem un atsevišķajām domām tiesa izstrādātu teoriju kopumu. Un tad jāsaka, diezgan liekulīgi, diezgan viltīgi tiesa, īpaši Ahārons Baraks, kurš ir bēdīgi slavens ar šādu rīcību, viņi pēc tam atsaucās uz šiem argumentiem, it kā tie jau būtu kļuvuši par nostiprinātu tiesu praksi. Tā Ahārons Baraks bēdīgi slavens ar to, kādā noteiktā spriedumā, kad viņam bija vairākums un viņa atbalstītāji, viņš atsaucās uz savu vai kāda cita atšķirīgo viedokli. Viņš atsaucās uz to, kas bija tikai piezīmes garām ejot, un acīmredzami neveidoja nostiprinātu tiesu praksi. Un viņš vienkārši izlikās, ka, tas jau ir izlemts, tā jau ir sen pastāvoša tiesas doktrīna, un mēs nedaram neko jaunu. Mēs neizstrādājam nekādas jaunas doktrīnas, mēs vienkārši piemērojam jau nostiprinātu tiesu praksi.
Un tad pēdējais šī aspekta elements ir tas, tiesa arī ļoti stratēģiski pieņēma šādus lēmumus jautājumos, kas mazāk visticamāk izraisītu sabiedrības uzmanību, politisku sašutumu un politisku pretreakciju. Tādēļ bieži tiesa izstrādāja jaunu vai radikālu teoriju, taču tā neatcēla attiecīgo likumu. Tiesa it kā apstiprināja likumu, taču to darīja balstoties uz pilnīgi radikālu teoriju, juridisku teoriju, kurai nav pamata ne likumā, ne konstitucionālajā teorijā un tā tālāk. Vai arī tā atcelt kādu likumu, vai ne? Tā izmēģināt jaunu doktrīnu vai atcelt kādu valdības rīcību, taču to darīt saistībā ar kaut ko diezgan mazsvarīgu, kas jau sākotnēji bija ļoti nepopulārs, vai kas nu tas arī būtu. Un tādā veidā tiesa it kā nostiprina savu varu, jo politiskajai klasei vai politiskiem aktieriem nav īstas gribas un sabiedrības atbalsta, lai tai pienācīgi pretotos. Tādējādi tiesa nostiprina savu varu. Tātad īstais piemērs šeit ir, kā saka, varde, kas lēnām vārās ūdenī. Sākumā ūdens ir augsts, tad temperatūra pakāpeniski paaugstinās pa 1 grādam, līdz ir jau par vēlu, lai varde saprastu, ka ūdens jau vārās un vairs nav iespējams izkļūt ārā. Tas ļoti precīzi raksturo, kā augstākā tiesa īstenoja savas izmaiņas. Bet pēdējais, ko es gribu pateikt par visu šo, protams, ir ļoti svarīgs. Tas atgriežas pie tiem socioloģiskajiem un kultūras argumentiem, kurus jūs izvirzījāt. Tiesai bija skaidrs atbalsts no ļoti lielas Izraēlas politiskās klases daļas, tostarp arī no dažiem labējās spārnu pārstāvjiem. Vai nu tie, kuri bija pārāk naivi, lai saprastu, kas notiek, vai pārāk nezinīgi, vai arī tie, kuri bija labējie, bet kaut kādā ziņā piederēja elitei un tāpēc nevēlējās apstrīdēt tiesas rīcību. Un, iespējams vēl svarīgāk, tiesai bija atbalsts arī no citiem galvenajiem elites varas centriem. Vai tas būtu militārajā jomā, mēdījos, augstākajā izglītībā un visās citās. Gan valdības, gan nevaldības. Ko dominē tie paši kultūras, politiskie? Tieši tā. Un tie cilvēki, kuri pieder pie tās pašas kultūras elites un kuriem ir vienādi uzskati, vai tas būtu par tiesu varu, vai par tiem būtiskiem rezultātiem, ko tiesa ir radījusi. Tātad tiesa vienmēr to zināja, un es domāju, ka 2023. gadā tas tika pierādīts, vai patiešām apstiprinājās. Mēs patiešām redzējām, kā tas tika pārbaudīts, un tas izrādījās patiesas. Ka tiesas supremātiskā, antidemokrātiskā rīcība un noslēdzas vienmēr ir baudījuši šādu veidu atbalstu svarīgās un ietekmīgās Izraēlas sabiedrības daļās. Pavisam pēdējais novērojums šajā kontekstā, un es nezinu, vai jūs uz to norādījāt vai nē, bet par to es runāju savā grāmatā. Vai tas ir tā? Izraēla arī atšķirās no daudzām rietumvalstu līdziniecēm ar to, ka tai nav tādu pamatā esošu liberālu demokrātisku pieņēmumu par valdības varu. Un ar to es domāju, tas nav tā, kā daži cilvēki parasti to saka, ja runa ir par tiesiskumu vai individuālajām brīvībām vai kaut ko tam līdzīgu. Patiesībā tas vispār nav par to. Tas ir par pamatu pieņēmumu, ka vara pieder tautai, atvainojos iedzīvotājiem un demosam, kas ir suverēns, vai ne? Tautas suverenitātes ideja, galīgās tautas varas ideja, un ka tieši pats demos, tieši vēlētāji paši ir tie, kuriem ir jāuzticas. Viņi ir galvenie sabiedrības un, protams, arī demokrātiskās kārtības sargi, un daži no lielākajiem un, protams, demokrātiskās kārtības, daži no problemātiskākajiem elementiem sabiedrībā. Tieši pat valdība ir tā, pret ko jāizturās ar aizdomām. Un ne tikai augstākā ievēlētā valdība, bet īpaši civildienesta pārstāvji un valdības birokrātija. Kas Izrēlā ir atšķirīgi, ir tas, ka tur ir pretēji pieeja. Un tas ir tāpēc, ka daudzos aspektos Izrēla tika dibināta kā daudz sociālistiskāka valsts. Daudzas, ziniet, izteikts marksistiskas idejas bija daļa no Izrēlas dibināšanas, orientācijas, dibināšanas ētosa. Tas ietvēra arī, protams, dažas ļoti spēcīgas valstiskas tendences. Un tas viss ļoti vienkārši nozīmē, ka daudz izrēliešu uzskata sabiedrību vēlētājus par aizdomīgiem, vai ne? Sabiedrība un vēlētāji ir visbīstamākā demokrātijas daļa, tā teikt. Un valsts birokrātija, nevis ievēlētās amatpersonas, tiek uzskatīta par pareizo, bet ievēlētās amatpersonas ir tikai nepieciešams ļaunums. Viņi rīkojas vadoties pēc tādiem kā nevisai cēliem vēlēšanu motīviem un tam līdzīgi. Bet tieši valsts birokrātija un valsts dienests, šī iesakņojusies šķira, ir tie, kam var uzticēties. Tātad, lai to pateiktu īsāk, jums ir šī apgrieztā, ļoti atšķirīgā pieeja valdības varai. Liela daļa Izraēlas sabiedrības daudz vairāk ir gatava uzticēties iesakņojušāmies birokrātijām, tostarp tiesu varai,
un daudz mazāk ir gatavi uzticēties demokrātiskajam procesam, vēlētājiem un pašai tautai. Un tas padara daudz vieglāku pieņemt un atbalstīt tāda veida tiesu varas pārākumu, kādu esam redzējuši Izraēlas augstākās tiesas darbībā pēdējo 40 gažu laikā. Jā, es domāju, ka tas patiešām trāpa pašā būtībā. Ziniet, visa Amerikas Savienoto Valstu demokrātiskās sistēmas būtība ir šis koncepts. Tas ir neatkarības deklarācijā, ka cilvēkiem ir viņu radītāja piešķirtas noteiktas tiesības, un ka individa tiesības nav valdības vai monarha dāvana. Tās pienāk pašiem cilvēkiem no Dieva. Tas joprojām ir kaut kas, ko daži kreisie cilvēki Amerikas Savienotajās valstīs apstrīd, bet tas ir nostiprināts valsts dibināšanas dokumentos. Un ir skaidrs, ka Izraēlas tiesu elites, kas ir uzspiedušas šo tiesu pārākumu, tam nemaz netic. Un patiesībā visa kustības būtība, kas 2023. gadā Izraēlā izgāja ielās, lai aizsargātu demokrātiju, bija neusticēšanās tautai. Un iespējams uzskats, ka viena no pusēm šajā politiskajā strīdā starp, teiksim, labējiem un kreisajiem. Ka viņi zaudē un ka viņi kad. Netanjahu un viņa koalīcija uzvarēja 2022. gadā un ieguva nelielu, bet tomēr reālu vairākumu. Un pastāvēja bažas, ka viņi iespējams vairs nekad neuzvarēs vēlēšanās. Un tāpēc viņiem bija jāizveido mehānismi, lai aizsargātu tiesu varu, lai nodrošinātu, ka viņi nezaudē varu. Es domāju, ka tā ir būtiska šīs situācijas iezīme, un manuprāt ir veids, kā mēs varam pateikt kaut ko līdzīgu. Proti, es varu pārfrāzēt gan to, ko teici tu, gan to, ko teicu es. Tādā veidā, kas ir labvēlīgāks, dāsnāks pret tiesu, lai parādītu tiesas rīcību pēc iespējas pozitīvākā gaismā un to, ko tā ir paveikusi. Mēs vēlamies būt taisnīgi. Pilnīgi pareizi. Un es to saku tāpēc, ka domāju, ka tas arī atbalsta manu argumentu, bet ar to es domāju, ka es piekrītu tam, ko tu teici, es piekrītu tam, ko es teicu, bet paskatīsimies uz to šādu. Pieņemsim vislabvēlīgāko, dāsnāko versiju tam, ko tiesa ir darījusi. Tiesa un tās atbalstītāji to ir atzinuši. Izraēlai ir dažādi trūkumi tās pārvaldes sistēmā, un tai nav pietiekami ierobežojumi vairākumu varai, vai ne? Un pieņemsim, ka tiesa un tās atbalstītāji noraida šādu tīras, neierobežotas demokrātijas redzējumu un saka, vairākuma vara nav viss. Tautas suverenitāte nav viss. Mēs visi piekrītam, ka tautas varai ir jābūt ierobežojumiem. Mēs visi piekrītam, ka vairākuma varai jābūt ierobežojumiem un kontrolei, un tā tālāk. Pieņemsim, ka to saka tiesa. Un es nesaku, ka daudzi ASV un Rietuvalstīs, daudzi konstitucionālisti, tādi kā es, piekrīt šim uzstādījumam teorētiskā līmenī. Tas nozīmē, ka mēs piekrītam, ka optimālā demokrātijā iespējams vajadzētu būt rakstītai konstitūcijai. Būtu jābūt dažādiem sarežģītiem mehānismiem, kas līdzsvaro, ierobežo vai kavē vairākuma varu, un tā tālāk un tā tālāk. Ko tiesa ir izdarījusi? Īpaši 1995. gadā ar savu konstitucionālo revolūciju un Izraēlas konstitūcijas izgudrošanu, bet plašākā nozīmē, ko tā ir darījusi, ir teikusi, ja nav pietiekama līdzsvaru un kontrolas mehānismu, vai ne? Mēs, tiesneši, ja nav tāda līdzsvaru un kontrolas mehānismu, kurus mēs tiesneši uzskatām par pietiekamiem, vienkārši uzliksim šos ierobežojumus Izraēlas valdībai, Izraēlas sabiedriskajai dzīvei, būtībā Izraēlas sabiedrībai un Izraēlas vēlētājiem. Un mēs to darīsim, neievērojot likumu, bez jebkāda juridiska pamata. Mēs to darīsim bez jebkādām publiskām debatēm. Mēs to darīsim bez jebkādas sabiedrības atbalsta vai pilnvarojuma. Tas nozīmē, vēlētāji nekad netiks konsultēti. Vēlētāji nekad nedos savu piekrišanu vai atbalstu nevienam no šiem lēmumiem. Tātad Izraēlas augstākā tiesa veica šo piespiedu konstitucionālismu eksperimentu, piespiedu konstitucionālismu. Un tā teica, mēs vēlamies, Izraēlas augstākā tiesa teica, mēs vēlamies padarīt Izraēlu par konstitucionālu demokrātiju bez demokrātiskas konstitūcijas. Un tas, ko mēs esam redzējuši, un pieņemsim, ka tā ir vislabvēlīgākā interpretācija tam, ko Izraēlas augstākā tiesa ir darījusi. Pieņemsim, ka tas ir izdarīts, izliksimies. Es nedomāju, ka tā ir taisnība, bet pieņemsim, ka tas ir darīts ar visšķīstākajiem nodomiem un ar vislabākajiem nolūkiem. Jūtām un tā tālāk. Šis eksperiments ir bijis katastrofāli neveiksme. Un tas ir mācību piemērs valstīm visā pasaulē, kuras uzskata neierobežotu tiesu varu par risinājumu politikas jautājumiem, sistēmiskām problēmām vai struktūrālām problēmām savā valstī.
jo tas ir pilnībā sabrucis. Sabiedrība to ir noraidījusi. Liela daļa Izraels vēlētāju nepiekrīt ne tiesas lēmumiem, ne arī patiesībā ir pilnībā atteikusies no konstitucionālisma. Un šajā ziņā tiesas eksperiments ir izgāzies, jo tagad mazāk izrēlieši nekā jebkad agrāk tic pašai idejai par tiesu varas īstenotiem konstitucionāliem ierobežojumiem valdībai, jo tiesa ir pierādījusi, ka tā ir tik neusticams partneris šādā centienā. Un vairāk par visu, protams, sabiedrības uzticība daudzām Izraēlas institūcijām, bet īpaši augstākajai tiesai, ir strauji kritusies. Tā ir pilnībā sabrukusi. Un vairāk par visu citu, un tas ir ļoti svarīgi šie. Tiesas eksperiments konstitucionalisma jomā ir radikāli mazinājis izrēliešu spēju sadzīvot sabiedriskā un politiskā līmenī. Un tas, ko tiesa ir izdarījusi, ir devusi stimulu īpaši politiskajam kreisajam spārnam, bet plašāk arī dažādām nometnēm Izraēlas sabiedrībā. Tā viņiem ir devusi stimulu nostiprināties savās pozīcijās, kļūt vēl polarizētākiem. Un būtībā tas, ko tiesa saka lielai sabiedrības daļai, ir tas, ka jums nav nepieciešams meklēt kompromisus. Jums nav jāved sarunas, jums nav jāsadarbojas, jums pat nav jārunā vienam ar otru. Jums nav jāatzīst vienam otra, ziniet, bāžas vai sūdzības. Viss, kas jums jādara, ir jāraksta kaut kas savā datorā, jāparaksta to apakšā, jāierodas Izraēlas augstākajā tiesā, jāsamaksā neliela maksa un augstākā tiesa izdarīs visu pārējo. Un augstākā tiesa uzspiedīs jūsu politikas risinājumus. Tā uzspiedīs jūsu vēlamo demokrātisko mehānismu un tā tālāk pārējai sabiedrībai. Un es jūs atstāšu ar šo domu vai ar šo punktu, ka nepastāv nekādas demokrātijas vai konstitucionālisma teorijas. Un nav nevienas valsts pasaulē, kas praksē varētu atbalstīt šādu sistēmu. Nav nekā pasaulē, kas varētu atbalstīt ideju, ka tieši tiesneši, ka tieši tiesas ir tās, kas uzspiež konstitucionālo sistēmu valstī. Vienkārši nav nevienas vietas pasaulē, kur šie jautājumi, vai mums vajadzētu būt konstitūcijai, ko šai konstitūcijai vajadzētu noteikt, kāda ir savstarpējās kontrolas un līdzsvara mehānismi. Iedomājieties organizāciju Federalist Society, federalistu rakstus, slavenos federalistu rakstus. Kādi bija jautājumi, uz kuriem viņi centās atbildēt? Nav nevienas valsts pasaulē, nav nevienas teorijas pasaulē, kas atbalstītu šo ideju, ka tieši tiesneši ir tie, kuriem jāatbild uz šo jautājumu, ka tieši tiesneši ir tie, kuri pieņem lēmumu. Kādi ir mūsu pretmajoritārie mehānismi, kādi ierobežojumi mums būtu jānosaka vairākuma varai un tā tālāk un tā tālāk. Un tieši to Izraēlas augstākā tiesa ir mēģinājusi darīt. To ir tā faktiski darījusi pēdējo 30 vai 40 gadu laikā. Tā ir uzspiedusi savas atbildes uz šiem jautājumiem Izraēlas sabiedrībai. Jā, tas ir prātam neaptveram, tā ir taisnība. Un mans pēdējais jautājums. Parunāsim par to, kurp mēs dodamies tālāk. Ņemot vērā to, kā mēģinājumi reformēt tiesu varu gandrīz sašķēla Izraēlu 2023. gadā, ir plaši pieņemts, ka šķelšanās Izraēlas sabiedrībā, kas, kā zināms, noveda pie runām par pilsoņu karu, neatkarīgi no tā, vai tas bija reāli vai nē, pamudināja Hamas uzbrukt 7. oktobrī. Lai reāli iedomāties pat ar jaunu Knesetu, pat ja ziniet tā pati partija, kas to ierosināja 2023. gadā, tiek pārvēlēta, kas, protams, nav nekādā ziņā garantēts, jo daži cilvēki saka, ka tas noteikti nenotiks. Vai tas var tikt pieņemts tuvākajā nākotnē, neskatoties uz steidzamo nepieciešamību pēc tā? Vai demonstranti, ziniet, kas 2023. gadā izgāja ielās, un viņu elites atbalstītāji un sabiedrotie var atlikt reformu uz nenoteiktu laiku? Šīs idejas dēļ, ka Izraēla, ziniet, ja Izraēlai tas ir jāapspriež un jāizlem, tas iznīcinās valsti. Un pārliecība no dažu demonstrantu puses, ziniet, ka jo sistēma, cik vien tā ir neloģiska, traka un nedemokrātiska, netiek saglabāta, tad Ilmārs Ben-Gvirs, ziniet, kļūs par Izraēlas diktatoru un sabojās dzīvi visiem. Es domāju, ka jūs uzdodat tā saucamo $1 miljonu jautājumu, proti, kā mums rīkoties tālāk. Un vai ir kāda cerība uz pārmaiņām, ņemot vērā, cik ļoti viedokļi par šo jautājumu Izraēlā ir polarizēti? Kā tas būtu jāapspriež, runājot par traucētāja veto? Ziniet, demonstranti faktiski uzlika veto. Un tā ir svarīga šīs lietas daļa. Tas nozīmē, ka tas nav tikai polarizācijas jautājums. Tas ir jautājums par to, cik galējs pasākums pretinieki ir gatavi veikt, vai ne? Ja tev ir pretinieki, kuri ir gatavi veikt tik galējs pasākums, kas patiesi apdraud Izraēlas labklājību, dažkārt pat pašas Izraēlas izdzīvošanu,
tad ko tu vari darīt pret to? Un tas patiešām ir ļoti sarežģīts jautājums. Es domāju, ka nav vieglas atbildes. Un, kad es to saku, ziniet, man patīk likt cilvēkiem aizdomāties. Ziniet, cilvēkiem patīk dzirdēt optimistisku atbildi. Tāpēc mana versija ir tāda, ka viss uzlabosies, bet vispirms kļūs daudz sliktāk. Un jums nāksies saskarties ar ļoti grūtām diskusijām Izraēlas sabiedrībā par šo jautājumu pārskatāmā nākotnē. Un vai nu, es domāju, jūs zinat, vai nu sauciet to par labējiem, bet es domāju, ka tie ir demokrātijas atbalstītāju balsis Izraēlā. Tie, kuri vēlas likvidēt tiesvaras pārākumu, vai nu viņi padoties. Un vienkārši teiks, labi, mums būs jādzīvo ar tiesu varas pārākumu sistēmu, kurā mums nav, ziniet, kurā mūsu politiskiem spārnam vienkārši nav būtisks teikšanas valdībā, neatkarīgi no tā, cik reizes mēs uzvaram vēlēšanās. Lai arī otram spārnam ir jāatzīst, ka šeit pastāv patiesas problēmas, nopietnas, dziļas problēmas, kuras ir jārisina, un ka tās nevar atrisināt tikai virspusēji. Tās ir jārisina, kā es rakstu savā grāmatā, ne ar buldozeru, ne ar kaltu, bet ar konsekventu veseru pielietojumu. Pasākumiem, lai novērstu šīs Izraēlas augstākās tiesas problēmas, neizbēgami būs jābūt ļoti nozīmīgiem, ļoti ievērojamiem un ļoti stingriem. Un tikai tad, kad viņi nonāks pie šīs izpratnes, mēs varēsim rast kādu risinājumu šīm problēmām. Bet ko tas nozīmē praksē? Es pateikšu divas lietas. Un es tās uzsveru. Jūs zināt, es šo punktu uzsveru arī grāmatā. Viens ir par izglītību. Izraēlas tiesu pārākumu piekritēju nometnei, īpaši kreisajā spārnā, ir jāsaprot, cik slikti tas ir. Viņiem ir jāiegūst izglītotāka izpratne par demokrātiju, par rietumu tautas pārvaldi, par liberālo rietumu kārtību, par konstitucionālismu un tā tālāk, par rietumu demokrātisko tradīciju. Lai saprastu, cik ārprātīgi, un ne tikai cik ārprātīgi, bet arī cik kaitīgi, cik postoši tas ir jebkurai brīvai sabiedrībai, jebkurai demokrātiskai sabiedrībai, un viņiem ir jānāk pie patiesas izpratnes par to. Es domāju, ka gan Amerikas ebreju diaspora, gan amerikāņu kopumā, rietumu kopumā, mēs varam tajā piedalīties. Un jūs varat piedalīties, nododot šo vēstījumu izrēliešiem daudz efektīvāk, tostarp arī kreisajiem izrēliešiem, kuri bieži vien ir sabiedrotie un draudzīgi, un tā tālāk. Nodot viņiem, ka pat ja viņiem ir pamatotas un leģitīmas bažas, pašreizējā situācija ar Izraēlas tiesu sistēmu vienkārši nav pieņemama un ir neapmierinoša. Un tas vienkārši nav attaisnojams ne pēc būtības, ne praksē. Tātad viens no galvenajiem elementiem ir liela izglītošanas kampaņa Izraēlas vēlētājiem, īpaši kreisajā spārnā. Vēl viens praktisks ieteikums, ko es izsaku, ir izveidot satversmes sapulci. Un, Jonathan, tu esi minējis, ka Izraēlai gadu gaitā ir bijuši dažādi mēģinājumi izstrādāt konstitūciju. Bet ārsteidzoši, gandrīz neviens patiesībā nav ierosinājis atkal izveidot konstitucionālo asambleju. Tas nozīmē, nevajag vienkārši ļaut konstitūciju izstrādāt kādai tiesību profesoru grupai, kādā telpā, un pēc tam izsūtīt to cilvēkiem, lai viņi mums pateiktu, ko domāt, vai arī nodot to kādiem likumdevējiem. Nē, jārīko vēlēšanas, lai izveidotu īstu institūciju, kas īpaši izveidota, lai izstrādātu, pieņemtu un ratificētu konstitūciju, un pēc tam nodotu to sabiedrībai referendumam un tā tālāk. Šis ir pārbaudīts un pazīstams modelis, vai ne? Šeit netiek izgudrots velosipēds no jauna. Un pārsteidzoši, ka šis ir kaut kas, kas Izraēlas sabiedriskajā diskursā ir pilnībā trūcis. Un es domāju, ka konstitucionālās asamblejas ietvars ir kaut kas tāds, kas, protams, neizskaudīs visu rūgtumu un polarizāciju. Bet tieši šāda veida institūcija ir radīta ar mērķi, lai pielāgotos šīm atšķirībām. Un lai galu galā kaut kā, varbūt pat brīnumainā kārtā, patiešām panākta zinām vienprātības līmeni šajos jautājumos. Ir vēl trešais elements visā šajā, ko man negribas teikt, bet tas ir daļa no tā, un es domāju, ka mūsu auditorijai ir svarīgi saprast, ka šeit ir iesaistīts arī naudas jautājums. Izrēlā par demokrātiju iestāvošā nometne, vai arī tie, kas atbalsta tiesu reformu, ir pilnībā pārspēti visos aspektos. Un viņus aizēno kreisā spārna tiesu varas supremātijas spēki. Nauda, ko viņi tērē šīm lietām, sabiedriskajām kampaņām, domnīcām, zinātniekiem un visam pārējiem, vienkārši ir nesalīdzināmi lielāka nekā jebkas, ko labējie spēj atļauties šim mērķim. Un cilvēki, kuri patiešām vēlas redzēt pārmaiņas un risinājumu šai problēmai. Es domāju, man nav jāstāsta amerikāņiem, kuri to ļoti labi zina.
Filantropija un šāda veida finansēšanas centieni ir kā skābeklis, kas šādām pārmaiņām ir nepieciešams, lai tās varētu notikt. Tāpēc es domāju, ka tā ir arī būtiska daļa no visa izpratne gan Izrēlā, gan ASV. Un ASV un diasporas sabiedrībā, ka ja mēs vēlamies panākt pārmaiņas šajā jomā, tad mums tajā ir jāiegulda daudz un intensīvi. Jā, tas droši vien nav pats optimistiskākais noslēgums, bet mums beidzas laiks. Jonatāns, liels paldies, ka šodien pievienojies mums. Kuru mūsu klausītāji un skatītāji var iegūt grāmatu Rogue Justice un kā viņi var sekot tavam darbam. Liels paldies! Es noslēgšu ar vienu teikumu, kas varbūt ir nedaudz optimistiskāks vai vismaz kaut kur pa vidu, sakot, redziet, šī ir patiesa problēma. Izraela ir īsta vieta ar īstām problēmām. Tā joprojām ir brīnišķīga, apbrīnojama vieta, un mēs visi vēlamies, lai tā attīstītos un gūtu panākumus. Tā ir pilna ar, kā jūs zināt, labiem cionistiem, patriotiem un labiem cilvēkiem, tostarp arī tiesu sistēmā. Un tas, manuprāt, ir viens optimisma punkts. Bet konkrētāk, Izraela ir īsta vieta, tā ir īstas problēmas. Lai atrisinātu problēmu, mums vispirms tā ir jāsaprot. Un, lai to saprastu, mums uz to ir jāskatās rūpīgi, ilgi un objektīvi. Tieši to arī dara mana grāmata. Un tas noved pie jūsu jautājuma. Mana grāmata, un man vajadzētu pieminēt negodīgā taisnīguma vara, tiesu pārākuma pieaugums Izrēlā, Rogue Justice, The Rise of Judicial Supremacy in Israel, ko līdz šim neesmu nosaucis pēc nosaukuma. Tā nu lūk. Es to pieminēju ievadā, jā. Es zinu, ka tu to teici ievadā. Pirmkārt, Amazon, jūsu vietējais grāmatu veikals, Barnes & Nobles, ja jūs esat tur, pat lielākajā daļā jurisdikciju, arī apvienotajā karalistē, Kanādā, Austrālijā, tālā, jūs varat to pasūtīt arī Amazon. Ja jūs esat Izrēlā, jūs to varat iegādāties arī Amazon. Ar bezmaksas piegādi tas ir nedaudz sarežģītāk un tā tēlā. Ir arī citas vietas. Man jāpiemina, ka esmu platformā X, agrāk pazīstamā kā Twitter, kā Jonatans Grīns, kuras tvītoju un dalos ar savām dažādajām aktivitātēm. Es domāju, ka tas ir galvenais. Paldies! Mēs arī vēlamies pateikties mūsu auditorijai. Lūdzu, atcerieties klausīties Jonatana Tēbes ikdienas izdevumu visur, kur klausāties podkastus. Un neatkarīgi no tā, vai skatāties mūs kādā no tiem, vai skatāties mūs tiešraidē Facebook vai X vai JNS YouTube kanālā, lūdzu nospiediet patīk un vai abonējiet JNS. Nospiediet uz zvaniņa, lai saņemtu paziņojumus un atstājiet mums labas atsauksmes. Lūdzu rakstiet mums uz thinktwice@jns.org un pastāstiet, kur jūs klausāties vai skatāties šo raidījumu un ko par to domājat. Un atcerieties, turpiniet lasīt un domāt patstāvīgi. Tiksimies atkal nākamnedēļ.